ir izdevies tagad dabūt to jauno paudzi vairāk iekšā. Jā, powerliftings kā tāds vispār man ir prieks, kā viņš ir audzis, arī tieši Latvijā. Jā, šis puisis ir ļoti perspektīvs, ļoti spēcīgs, 3 Latvijas rekordu piedara, tā kā. Viņas kaut kā sanāk, višķiņ, vai atvēl, pamēģina, man vajag varbūt rekrutēt, vismaz man izdevās tagad skolā, jā, tur man ir skolas sacensībās spiešanā, lai viņi nostartē. Principā taisīja vienkārši conventional deadlift, parasto deadlift ar platām kājām un kad cēla pēkšņi dabu vienkārši ritīgi tesienu pa muguru. Sveicināts sarunās no Pumpētavas sezona 2, epizode 2, un ir pirmais viesis, kurš atsaucās. Els Kranāts, powerlifters, boksers arī, jā, Ir bijis kaut kas. Savu pieredzi ir tajā arī. Tad vienkārši sportists un treneris. Tā kā parunāsim šodien ar viņu, man pastāstīs no sportista, vispār no sporta savus piedzīvojumus un tam līdzīgi. Tā kā, jā, prieks, ka atnāci. Kā vispār sākās tas sākums? Kā nokļuva līdz štangai kā tādai? Jā, pirmkārt, paldies Nāmatēvam par viesmīlīgu uzņemšanu. Apsveicu ar atgriešanos podkāstam arī, tā kā baigi labi, kad ir kaut kas tāds arī Latvijā. Tā kā powerlifting, man liekas, par diezko daudz podkāstu vispār kā tādu. Varbūt kādreiz kaut kur piemin. Ir kaut kas, kurš par spēku sportu kaut ko runā, bet... Jā, tā kā baigi labi, ka es atgriezies. Tā mans tas ceļš pie stieņa. Tā, agrāk es biju vispār kaulu nāda, 70 kg svēru, un Sensīts aizsūtīja boksā, tā kā, lai mācētu pastāvēt pa sevi. Noskaties kaut kādu Roy Jones video, un tā kā teica, es gribu šo nodarboties. Tā kā, jā. Aizsūtīja mani pie manas pirmās treneris Agnes Božas, tā kā, Latvijā sportā ļoti zinām persona, lieliska treneri, un kaut ko arī tā kā uztaisīja no maniem. Kādas cīņas man tur bija? 20. Kāda bija bilants? Vairāk bija uzvars, tā kā viss kārtībā. Tātad ir pozitīvi, tas ir. Pozitīvi vairāk bilans. neteiksim. Jā, tad tur vēl aizgāju uz K1 kickboks un tur kaut ko paplosījos bišķiņu, un tur beigās bija 18 gadu vecumā kaut kur nometu visu malā. Sākās ballītes, alkohols. Un sāku, zināt, ka tu esi tā kā, es cīņu sportā biju kaut 7 gadus, un zināt, ka tu esi ilgstoši, esi tā kā bijis sportā, ka tev šitā tiek viņš atņemts, tad, es nezinu, man vismaz personīgi kaut kas sāk bišķiņu vērties ciet, un sāku, tur sākās tādas konflikts situācijas uz ielām, vēl viss kaut kas tāds, un nebija, kur tu enerģiju izlikt. Pagāja kaut kādi pāris gadi, un skatos spogulī, un saprotu, kad man nepatīk tas, ko es redzu. Sensīts savukārt, viņš man vienmēr bijis tāds baigais zāles fanāts, un viņš paņēma man līdzi uz zāli. Sākam tur kaut ko trenēties, un tā viņš man aizsūtīja pie Ivar Cīruļa arī. Spēku sportā ļoti zinām persona. Gold Barbels, jā. Un tad šis kaut ko arī saskatīja laikam mani un sāka man tur mācīt tos pamatus powerliftingā. Jā, un tur viss sākās. Jā. Faktiski tev pats tu no Dobels puses arī esi, jā? Nē, vispār. Vai tur vienkārši kā tu nonāci līdz Cīruļu? Sensīts man kaut kā zināja, Ivaru tur viņš savu laiku izplatīja Fan Nutrition, tā kā Latvijā, man liekas, kaut kāds ar to. Un aizbraucām uz Gold Barbelu zāli Dobelē, un tā ir tā vieta, kur viss sākās. Pats lejotājs. Rīga, Salaspils, atkal Rīga, tā kā. Tad tu tad es vienkārši kaut kāds reiz automāts domāju, ja tie, kas nāk no Dobeles puses, tie vienmēr tur Ivars Cīrulis, kā jau, nezinu, tā kā reliģiski, tāds svētā ikona. Es kaut kā piekulīju tur pie viņiem, un šie arī pieņēma man bariņā, tā kā. Tad tur. Un tad tev faktiski sākās viss, jau aizgājis powerlifting. Jā. Kaut kādu nemēģināji? Oi, nē. Es esmu mēģinājis prikoli pēc kaut kā tos vingrinājumus, tas ir, tā ir, gan jau tu arī zini, tā ir drūmākā tehnika, vienkārši es. Es atceros, kad sporta akadēmijā mācījos, mums bija pasniedzējs Leonīds Čupriks, viņš pats bija šausmīgs tāds svarcelšanas entuziasts, viņam šausmīgi, viņš patika viņam.
Un viņš tāds nāk, un mēs tagad sapratu, ka man tur bija ar muguru problēmas. Labi, es tur to spiešanu kaut ko, bet viņš tāds, bet tev tur spēcīgi muguru. Tev vajadzētu pamēģināt svarcelšanas. Tāds, skolotāji, man tur tā mugura tagad problēma, es tur nevarēšu. Es tur sāku bišķiņ ar armeslingu, tur ar Raimondu kopā. Viņš tur man paņēma, davai patrenēs armeslingā kaut ko. Papildus vēl paņemsim to spiešanu. Tad jau mugura arī pie reizes sadziedēs. Laužamies, paiet kaut kāds atkal pusgads. Tev vajadzētu pamēģināt svarcelšanu. Un tā viņš visiem nāca klāt. Nepielauzt? Nē, tā arī nepielauzt. Es vienreiz kaut kad pamēģināju treniņā uztaisīt raušanu, sapratu, ka nebūs. Nē, tā treniņa līmenī jau es tur arī kaut ko tur pākstījies. Esmu tur pamācījies kaut kādu tehniku, bet nē. Tas ir tik sarežģīts sports, tīri tehniski, manuprāt, kad, tāpēc arī svarcelā trenējas no bērna, kā es jau reāli attīstu to tehniku. Viņiem kā iedot slots kāds šeit, sev vicina pareizi, jā. Tāpēc es tā bieži vien skatos, piemēram, uz crossfiteriem, viņi aiziet, piemēram, uz crossfitu, un tad viņi māca to svarcelšanas kustību, un tu esi gājis cauri tai kustībai. Tu zini, cik viņi ir sarežģīti. Man tas vienmēr, tas nav uzbrauciens crossfitam kā tādam. Es uzreiz to pasaku, nevajag kancelot mani. Lūdzu, crossfiter, nekancelojiet. Es jau dabūju pa muti no crossfiter, tā kā viss kārtībā. Es būšu nākošais. Bet tā ideja vienkārši, kad tu iedomājies, tur tāda pusmūža, varbūt pat ne pusmūža cilvēki, pat jaunāk, tur pie 30, un viņi aiziet, kad dzīvē nav darījuši, un tu viņi mācās to svarcelšanu. Viss cieņa, kad jūs vispār, to apņematies, jo es zinu, cik tas ir grūti. Bet, labi, tad tu paliki pie powerliftinga. Jā. Un kā aizgāja, kā pirmās sacensības, cik ilgā laikā, kad saprat, kad gribi startēt? Pagāja, man liekas, kaut pusgads varbūt. Es notrenēju zālē gadu. Un tad es uzaudzēju masu. Man bija 70 kg, tad jau bija 100 kg. Un tad nostartēju. Kaut pusgadu patrenējos tīri powerliftingā un nostartēju pirmajās sacensībās. Atceros, vēl Klapkalnciem bija jūras smiltiņās. Mans pirmās sacensības un Konstantīnam Konstantīnovam, lai viegls smilts, viņam bija pēdējās sacensības. Tā kā tieši viens. Jā. Un galvenais arī bija tā, kad es gribēju uztaisīt bildi ar viņu. Un es tās pieņemu klāt, sapratu, viņam tā viņa tā aura, tā saucamā, tā klātbūtne bija tik spēcīga, ka es norausties aizgāju. Un teicu, labi, galds šoreiz nebūs. Un tā arī palika, diemžēl, bez bildes ar tādu leģendu. Bet jā, tur arī viss sākās, redzēju, kā viņš ceļ, un es sapratu, šis ir viens krūtžeks, tā kā es gribu būt tāds kā viņš. Es viņu varbūt vienreiz dzīvē redzējis tā, bet arī no distances, tikai pa gabalu viņš tur. Jā, tas pat nebija kaut kādās sacensībās, tas vienkārši bija kaut kāds tur pasākums, ja nemaldos, Ķīpsalā vai. Varbūt es kaut ko jaucu, bet, labi, man atmiņa arī mēdz klibot. Tas viņa tā redzēja tāds, iespaidīgs džeks, un tev pirmie tie 400 kg, ko viņš tur pacēla bez jostas, Es, ka tas bija. Es lai man stāv atmiņā tas video, ka tur bija dobele. Varētu būt, ka bija tas tie plakāti, kas aizmirēja, man liekas, ka bija dobele. Varētu būt. 400 tur pacēla. Tās tur. Jā, tur es saku arī viņu redzot, tad arī viss aizgāja. Tad jau sāku startēt arī regulārāk. Jā, kaut kā tur pieredzīt savāds. Kā es pārgāju pirmajās sacensībās? Atceries, cik tu pacēli? Pirmajās sacensībās, protams, gāja sūdīgi, piedestāli nekur tuvu nebija, bet bija laba pieredze. Tā kā tehniskais izpildījums bija vienkārši briesmīgs. Tagad vēl skatoties bildes, tāds, ka bet bija laba pieredze. Bija laba pieredze. Bet tas bija dabu jāķi lūpā un viss palika tā. Tad... cik ilgs laiks pagāja, kamēr tik pie kaut kāda? Kad tas piedestāls jau bija beidzot. Jā, tad arī man liekas, ka bija Latvijas čempionāts, kur jau es, ja es pareizi atceros, es arī dabūju to zelta medaļu. Jā, tas bija kaut kad 4 mēneši vēlāk, laikam. Tā kā es sākumos bija tāds diezgan straujišs, kur arī bija, kad... man ielika kaut kāds pamats, tehniskos pamats, bet trenējos es pats. Man bija vienmēr tas, kad ir jātrenējas un katru treniņu jāuzstāda kaut kāds jauns rekords. Tāpēc man tā powerlifting karjera bija tāda strauja, bet diezgan īsa. Un te es saku, 4 mēnešus vēlāk, es pareizi atminos, laimēju savu to pirmo zelta medaļu. Tad tas ir arī visiem
labs padoms īstenībā, ko tu tikko iedevi. Tad nevajag neko sasteigt strauji. Ir jāsagaida tas savs mirklis, kad viņš atnāks. Un tad arī būs garāk tā karjeras, nevis tā. Arī bija labs teiciens, kad powerlifting, spēka attīstīšana nav sprints, tas ir maratons. Tas tā arī ir. Es saku, es esmu spilgts piemērs. Man tagad ir tā, ka es nezinu, es nevaru uzskaitīt vietas ķermenī, kas man nesāpētu. Bieži vien sieva no rīta man palīdz piecelties vispār kājās. Es saku, tāpēc ir tiešām jātrenējas galva un jādomā, ko dara. Jo svaru cilāšana tā nav joklieta. Tas nav noteikti. Reizēm tā kā bišķiņi paliek tādu, sirmāk man jau ir, bet vēl sirmāk man paliek, tad, kad es redzu tos dažus jaunos, es domāju, kur jūs skrienat? Būs, bišķītiņi pagaidi. Bet tas, tas jaunības laikam, tas entuziasms. Viss, tu gribi tagad un tūlīt. Un pats, kāds vispār tavs gājiens powerliftingā? Es domāju, arī daudziem tas ir. Pagaidi, viss jau sākās, es aizgāju uz LSPA mācīties, tur pa vidam, protams, Čupriks man mēģināja svarcelšanā nozakt. Bet tur arī bija, tur mums pateica vienkārši, mums vajag sacensības. Jums vajag sacensību pieredzi kā treneriem. Pirms tam tu nebija neko tādu darījis? Es nebiju startējis powerliftingā, točno nē, es aizgāju vispār kā fitness treneris. Tu pats biji trenējies, kaut ko tā. Fitness treneris un sporta skolotājs. Un domāju, vismaz kaut ko iegūšu tā kā jaunu, bišķiņ labāk sapratīšu, jo es biju salīdzinoši kaut kādu gadus, divus tur uz zāli gājis pats. Kaut ko, kur tajā laikā varēja informāciju atrast, kaut kādu tur salasījies, bija kaut kādos fórumos, tur draugiem LV. Un tos visus bija dabūjis, un domāju, ešu tagad uz akadēmiju. Un tur pasaka, jums ir, tur man bija pirmās sacensības. Kaut kādā septembra beigās jau. Zinu, ka es visu vasaru pēc vidusskolas tieši nostrādāju, es vasarā strādāju Rimī. Tur kaut kādā noliktavā vajadzēja palīgu. Jāpiepelnās naudu, tagad braukšu uz Rīgu pirms tam, un tāds nometis svaru, nemaldos, kaut kāds 10-12 kg tur strādāja. Forma nekāda. Nebaroja tur Rimčika. Barot jau baroja, bet tur bija tā noskrējies pa tām noliktavām. Es zinu, ka baigi bija nometies. Forma nav nekāda, tev laiks trenēties nav, tu tur nogurs, varbūt kādreiz tu tur aizēji vienreiz, divreiz nedēļā. Bet tu tāds nokrities baigi bija. Cik tev bija? Man bija, nemaldos, pirmās sacensībās iesvēros 77 vai 78 kg. Arī kaula nāda. Rītī kaula nāda. Un tagad tur tā spiešana, es atceros, tur bija spiešanas sacensības, tas bija starp universiādēm bija viņiem. Universiādi viņiem bija starp augstskolām. Tur bija jāstartēs uz uzspiecu pirmos, vispār bija kaut kāds. Nāpa 80 kg, man liekas, uzspiedu. Tas pirmo sotaks. Nē, es kaut kādā 80, es biju domājis 80, 90, 100. Viņš smagi uzspiežu. Ļauj, būs ziepes. Labi, struncis, neko jau nezinu par to sportu, tādu baigi daudz. Labi, 90, tik spiedīs nākošajā. Tur arī pielīp vienkārši klāt. Mēģi to trešo reizi. Bet to tādu dusmu, tāds aizbrauc, atceros atpakaļ uz kojām. Sēdi vienkārši tur izbesījies, dusmīgs. Vismaz baranka nebija. Nē, bet baranka nebija pirmajās. Tas ir labi. Nē, ir baranks arī dabūts. Katram kārtīgam powerlifteram jābūt tādai pieredzei. Vienmēr barankai ir kaut kur jānodod. Un es paliku dusmīgs, un es tā sāku bļaunis, un visu tur pasaku, jums var iet tādu un tādu uz zāli, es vēl paprasīju, toreiz pasniedzējiem Čuprikam, vai var iet vēl papildus dienās kaut kāds tā, es tur sāku iet jau no pirmdienas līdz piekdienai gandrīz, tur katru dienu jau veju, kaut ko mēģinu dari, sēdi bibliotēkā, tur skolas, atrod to. Protams, tur bija veca informācija, bet tā bija jau informācija vismaz, jā. Un arī pieeja jau bija, kaut kas jau sāk vairāk ieplūst tajā pašā YouTube, arī, tur kaut kādu video, labi, tur bija C.T. Fletcher laika, jā, kad vienkārši uz tev bļauj, ja tu tikai cel. Jā, bet arī tur kaut kāda labāka informācija sāk parādīties, kvalitatīvāk, Westside Barbells. Jā, tur, protams, tur redzu to visu to Boris Šeiko, jā, to visu tāds atrast. Tur kaut ko iedziļinies, tur, labi, tie bija ekipētie, bet tāpatās, tas bija jau faktiski, jo manā skatījumā Luis Simons vispār to powerlifting kā tādu. Ir powerliftingu tā kā vecstāvs, jā. Viņš ir tāds, pat vecstāvs, un izrīkst krustāvs, tā kā tāds rītīgs mafijas, divi ar Boris Šeiko, divas ģimenes, jā, Krievu un Amerikāņu ģimenes, powerlifting mafijas. Un no tā es arī tāds pēc tam tur sāku, bet es negribēju vairāk tā.
Bļāviens. Es knapi uzspiedu, ja tur tos 80, neuzspiedu 90 kg, man bija kauns par sevi. Jā, un tad tur sāk lēnām gāju, tad jau bišķiņ bija mugurstraumas, tad ārmeslings pa vidam bija. Bet tas bija labi, jo tad līdz ar to es vairāk tagad sačamojos ar Raimondu Liepiņu, jā, un tā arī aizgāja. Es tur braukāju spiešanas sačiem, tur kaut kādiem dažiem. Tas bija viens Latvijas čemps tieši, kurā es dabūju baranku spiešanā. Tur man kaut ko nevarēja saprast. Mēs pēc tam tur video skatījāmies, viņi piesējās pirmajam, tā kā pacēlās laikam dibens. Un skatos, tur īsti neredz. Labi, strūns, ņemsim, pišķiņ pielikām klāt svaru, neuzcēlu vairs. Visi baranku dabūja. Varbūt vajadzēja ņemt to pašu svaru, bet tā ir pieredze. Tā ir visi gudri, jā. Un tad es atceros, kad jau pēc skolas pabeigšanas pirmās 3 cīņas sacensības bija Latvijas čempionāts Siguldā. Tas bija 16. gadā, man liekas. Bet es nebūju 3. vietu kategorijā līdz 83. Es biju tur jau tādu vispār, bija jau tāds, es gribu uz to Latvijas, es to redzēju tā, 83. rekords 220 tupienā, es to varētu labot. To man pēc kaut kādiem 2 gadiem arī izdevās, pēc tam jau aizgāju smagākiem, resnākiem. Es gribēju kļūt par normālu latviešu arī. Bet tā jau viss kaut kas tur bija pa vidam, tur mēģināts, bet jā, tas powerlifting, tā štanga, tā arī, tā kā tu teici, jā. Var mēģināt visu kaut ko, bet tā štanga tomēr tuvāk sirdī paliek. Kaut kā viņi ir, jā, tagad neatņemam dzīves sastāvdaļu. Es saku, ja man tagad nav sacensības, mēs tieši pirms te sēdējām, bišķiņ parunājām, kamēr Džeimijs tik galā ar aparatūru. Un mēs ar tā sēdējām runājām, un domājām, ja nav sacensības, nav nolikts kaut kāds mērķis, un tāds bezjēdzīgi, tad tu atnāc uz to zāli, vai ne? Labi, varētu jau it kā vienkārši tur piedzīt bīts. Jēga, nejūt. Nav tas gandarījums, Tieši tā. Un labi, tu pieminēji par boksu. Tu taču bija, tu teici par to crossfiteri. Jā, šautauts Reinim Garkalnam, jā. Tas bija kaut kādi 2? Tas bija pagājuši gadu. Tas bija pagājuši gadu, jā. Es pareizi atminos, laiks baigs skrien. Jā, tas bija pagājuši gadu. Jā, noliku bišķi malā powerlifting. Tā kā bija cits prioritātes tajā laikā. Un es domāju, sākās, jā, ka tiklīdz tu esi kādu ilgstošu laiku bijis ritī iekšā sportā atkal, kad nolikt to malā, tas ir neiespējami. Jo, tu sāc pa sienām rāpot, nezinu, kur likties. Vienkārši izdomāju, atkal pamēģināšu boksu. Un, jā, viss gāja diezgan labi. Domāju, varētu kaut kur nostartēt, un tieši parādījās iespēja, ka Reinim Garkalnam meklēja pretinieku, un salikām to kopā, un crossfits pret powerlifting. Atvainojos powerlifting komūnu, jā, diemžēl šoreiz, bet izturības ziņā mēs nevaram konkurēt ar crossfiteriem, diemžēl, tā kā mums ir jāpliek pie stieņiem. Mums arī tomēr kardio ir vajadzīgs. Jā, dabūju bietē, dabūju reality check, atgriezos atpakaļ pie savu mīļā stieņa. Jā. Bet stāstīja par savām kaut kādām muguras traumām, kas tev, tas jau bija pirms jau tu sāki nopietni tur cilāt, vai tas ir cilāšanas laikā gults? Es biju jauns un stulbs, un tur bija tas maksimālisms. Jā. Sāku tā kā just, kad es kaut ko esmu beidzot atkocis, savēc kaut ko jau bišķiņ labāk kārtībā. Tur jau sāku vienkārši trenēties, un tu jūti, ka spēks nāk klāt, un es jau bišķiņ sāku tā kā stulbens trenēties arī. Katrā treniņā man vajadzēja, visos vingrinājumos man vienmēr vajadzēja kaut ko vairāk. Un es atceros, es legpresā. Pēc tupiena, vilkmes, es visu biju izdarījis, viss bija baigi labi, uzliku legpresā. Es tur kaut ko pat pakāpju, es pat sildījos. Tur es tur lieku svaru un kaut kā nolaidu par zemu. Es knapi izvēlos no viņa ārā. Tur es dabūju diska trūci. Cik stulbi, ka legpresā. Būtu labāk deadliftā. Būtu vismaz deadliftā, bet man tieši sanāca, ka es biju izdarījis jau tupiens un vilkmu. Un es tāds, labi, tagad uztaisīšu vēl tur kaut ko asistējošu, un tad domāju, labi, paņemšu legpresu, jo kaut kas tur bija aizņēmis. Izklupieniem man spēks tur nebija, es domāju, nē, es labi, uztaisīšu šito. Un visu, un tad nolaidu to svaru. Knapi viņi tur uzliec drošības, tur izvēlēs uz vienu sānu ārā. Es atceros, tas bija man mājas zālē Ventspilī, tur bija tieši kaut kādās brīvdienās aizbraucis. Tur vēl tie cilvēki, protams, tev viss kārtībā. Es teicu, jā, viss būs labi. Aizvelcies, kaut ko knapi līdz tai ģertu vai
Saprot, nākošā dienā nevar no gultas izkāpt, ne, viss slikti. Nu, tad jau tu sāk, tā jau bija pirmā zīme. Bet es jau gudrāks diži nepaliku. Jā. Es jau pēc tam aizgāju uz ārmeslīgu un es sāku čakarēt kopā rokas. Jā. Man tur alkoņi zina, kad ap divi ir atgājuši jau. Nu, tur bija viena cīņa, kaut kur uzsit un aiziet. Toreiz es palaidu garām savu iespēju kļūt par Latvijas čempionu, jo man finālā es kā uzcirtā. Man plaukst atlauz, bišķiņ, tev kaut kāds kauliņš tur atlec. Nu jā, sports ir nežēlīgs. Sports, jā. Jā, par trūcēm runājot, es arī dabūju, bet es maz dabūju vilkni taisot, tā kā man ir vismaz krutāks stāsts. Labi, tu man pārspēji. Bet arī, jā, jaunīs maksimālisms, katru treniņu vajag uztaisīt rekordu, un es vēl pēc tieši tad izdomāju mēģināt sumo vilkni. Nu, arī, nu, tas ir ļoti tehnisks vingrinājums, un ja tu viņam pieies vienkārši tāpatās kā conventional deadliftam, nu, tev mugura aizies offline. Kā arī man bija, jā, kad es principā taisīju vienkārši conventional deadlift, parasto deadlift ar platām kājām, un kad cēlu, pēkšņi dabūju vienkārši ritīgi tesienu pa muguru. Nomet stienas, kurš man ko iesit, skatos aiz muguras, un es tajā brīdī savas kājas nevarēju pakustināt. Viss viņas kā pilīmēt zemē. Un jā, tad kaut kādu nedēļu bija gultas režīmā. Un tur... Jā, man reāli palīdzēja nokļūt uz tualeti, palīdzēja piecelties no tualetes, atgulties visas. Tad man tur fizioterapeits kaut cik savēta kārtībā, lai kājas kaut cik varētu pakustināt vispār, un tad aizbraucu. Nē, tad vēl nenostartēju. Tad jā, bija mēnesis, varēja trenēties tikai spiešanā, un tad nostartējās sacensībās, un spiešanā bija uzlabojis rezultāti. Vismaz kāds labs. Baga, nē, es toreiz startēju push and pullā, jā, es pat mēģināju vilkt un vēl vairāk sačakarēju muguru. Jā, jā, mēnesi vēlāk. Toreiz nebija baranka, es pirmo uztaisīju, bet es viņu uztaisīju un uzreiz jau tāds taisnīgi aizēju, saka, viss vairāk nebūs, jo atkal, jā, knapi vispār kājas varēja pacelt no zemes. Tā kā, jā. Un tad otrais man bija arī tas pats, arī trūci dabūju Eiropas čempiju. Tad es gan stulbi aizbraucu. Es vēl atceros to. Jā, aizbraucu uz Eiropu un dabūju baranku. Tas bija stulbi. Jā, pietupienos uzreiz. Es jau sildoties. Sajūtu, kaut kas galīgi nav labi, un tad pirmais piegājiens un paliku lejā. To arī beidzās Eiropas čemps. 5 euros. Tad to bēdu vajadzēja noslīcināt. Nu, arī tā gadās. Jā. Kā redzam, jā, tāpēc jau ir tas sports. Bet, toties tu no šitām visām mācījies, kļūts, un tagad aktīvi arī kā treneris. Jā, es ļoti labi iemācījos, kā nevajag darīt. Tā kā jā, tas palīdz tādā trenera darbā. Jā, tagad lieku lietās tās gūtās zināšanas. Nu, tagad spēki norāda, pagaid, cik ilgi tu jau viņus tur pārsvarā. Tu jau diezgan ilgi tur ņemies ar... 4 gadu kopā. 4 gadu kā trenerim, jā. Tev pirmie tie lielākie, tad stiprākie, nu, kur tad tev tagad ir? Nu, mans pirmais vispār audzēns bija Edgars. Tā kā viņš man ir pirmais, un ar to arī ar viņu tieši viss sākās. Viņu vispār sāk trenēt, kā... Parot viņu arī vajag podcastu uzveicināt. Puisis ir ļoti perspektīvs, ļoti spēcīgs, 3 Latvijas rekordu piedara. Jā, mēs viņu atved pie maniem 15 gadīgu puiku, kad, rekordu uztaisīju spēcīgāk. Un sākam kādu vispārēju tādu fizisko sagatavotību drillēt, un es domāju, davai nostartēju. Arī rekordu nostartējām un čalu mācis lupā. 4 gadu vēlāk, un tāds ir diezgan nopietns lifters. Gatavojamies Eiropas čempim arī. Brauks, jā, viņš? Kurā? Viņš 74? Novembra, ko cik? 74 vai? 83. 83. Nē, skatīsimies, viņam tagad 19 gadu, viņš pats jau dabīgi paliek lielāks, cerams, ka iekļausimies vēl, jā. Tā kā varbūt tev 93 būs laba konkurence. Es jau 105. Jā, tev 105 aizmuku. Es mūku uz augšu. Es zināt kā. Ne tikai tad, kad tev ir tie īņgā, tu sāc palikt smagāks, muskuļmās parādās. Tagad tev ir 30 plus, tev sāk arī taukumās parādīties. Jā, šeit sāk parādīties kaut kas. Tā ir. Tagad arī, jā, pateicu, ka 30 plus beidzot sanāca sasniegt savu mērķi 120 kg. Tā ir. Arī ir, beidzot ir. Labi, man ir kur augt vēl. Kaut kā 15 kg jāpieliek. Labi, šito es uztaisīšu kā nākošā gada apņemšanos. Kā tev pašam treneru darbu, cik tev šobrīd audzēkņi?
Tagad ir bišķiņa miers, bet tagad es pārsvarā tā kā fokusējos arī tikai uz tiem 3 cīņniekiem. Jā. Tad kaut kas te man no skolas, kaut kas atpūšās. Man te tagad bišķiņa apdivi, man lielākie slīmesti un talanti Dāvids apdivi ar Ralfu ir vienkārši kaut kur jau kopš Latvijas čempi noziedējuši. Atļauj viņiem skolu pabeigt un tā padās pazud. Tā ir ar tiem talantiem. Tas talants ir tik grūti tā noturēt īstenībā, un viņi jau, ziņā, viņi vēl jauni, viņiem visu kaut ko gribās to. Un tad no otras puses man arī negribās viņiem tā kā šausmīgi uzspiest to, jo tad viņiem parādās riebjums. Ja, to es arī pamanīju. Bet tad, kad viņas kaut kā sanāk, viņi, vai atvilni, pamēģini, man vajag varbūt rekrutēt, vismaz man izdevās tagad skolā, jā, tur man ir skolas sacensībās spiešanā, lai viņi nostartē, un tad es viņas ar tā atvilni atpakaļ, un tad jau viņam atkal ir atpakaļ, viņi tur uz Latvijas čempi gatavojās, tur jau sāk parādīties spēks, kur treniņā jau jauni, tur bišķiņi jau rekordiņu pacelt, uzreiz jau sāk palikt priecīgi, un tad pēc tā Latvijas čempi atkal viņi nokrita pazuda. Jā, tu piekop tādu saudzīgāku pieeju. Es gan šiem sīkajiem baigi skarbāku pieeju. Es pasaku ritīgi, ka viņš sāk nodarboties ar to, ko nevajag. Es viņam pasaku sešstāvīgi visu, un viņš ir atpakaļ zālē un dara to, ko vajag. Nē, ir reizēm, protams, viņas arī salamājas. Jā, savādāk nevar, vajag disciplīnu. Tur nevar tā. Jā, tie jau, kas ir bišķiņi vecāki, jau tur 20 pāri jau, kad tie jau, kas zina, ko viņi grib vairāk. Tie jau arī ilgstošāk paliek, jā, tur, pieņemsim, šogad jāskatās, un būs interesanti paskatīties, kas būs Anna ar Johanu, kas būs 69. Nē, kur būs viņa kategorija? 69? 69. Anna arī 69. Anna metīšies. Būs revanš. Un tad vēl tur Ilona pa vidam maisās, un tur vēl, man liekas, vēl kaut kas ir pa vidam. Tas ir interesanti. Amanda arī 69. Tad tur vienkārši būs tā pārbāsts, kad kāds paliks bez medaļas stiprs. Bet mēs skatīsimies, jo šogad viņai ir bijušas veselības problēmas diezgan nopietnas. Tā kā mēs vēl redzēsim, mēs startēsim vai nestartēsim. Viņa man teica, ka viņai veselības problēmas, un ka tu teici, ka lai viņi nestartēja universiādē, un viņi vienkārši tev neizstartēja. Es mēģināju pamanīt, varbūt apdomāt to, bet ne, pārāk dūlo, lai apturētu viņu. Bet ne, šogad, tagad gan mēs skatīsimies, kā būs, un varbūt atstāsim to revanšu uz nākamo gadu. Paskatīsimies, tā jau redzēsim. Labi, dzīvosim, redzēsim. Varbūt universiādē, varbūt Latvijas čempionā, jau tad jau būs tas revanšs. Bet katrā ziņā es saku, cik ļoti ir izaudzis powerliftings Latvijā, kad reāli, kad ir šī tāds cīkstēšanās kategorijās, ir reāli interesanti, ko paskatīties. Bet tagad jau ir izdevies tagad dabūt to jauno paudzi vairāk iekšā. Jā, powerliftings kā tāds vispār man ir prieks, kā viņš ir audzis, arī tieši Latvijā. Jā, kad tieši tas jauniešu juniori, un viņi nāk iekšā, un viņi cīnās ar Open. Tas ir izcili. Tas ir tieši tas, ko sportam vajadzēja. Jā, un tagad jau rekur tas pats pagaid Štilu brauks uz Eiropu. Jā. Štilu brauc uz Eiropu. Tātad, tu teici, Edgars brauc, kaut ko laikam šis Bitāns. Māsas arī, abas divas Senī, Anī, jā. Tur tāda laba komanda salasīsies. Jā, tu pasies, tas jau ir 5-6 jaunieši juniori. No Latvijas, No Latvijas tas jau ir. Latvijas. Tas ir milzīgi tādā ziņā prieks. Mums Openā vairs nav tāds skaits, kas regulāri braukt uz Eiropas pasaules čempionātiem. Vispār jau bija, pagājušajā gadā vai šogad bija, man liekas, Latvijas vēsturē lielākās powerlifting sacensības cilvēku skaits. Es varbūt meloju, varbūt es vienkārši dzirdēju kaut ko tādu pausu galām, ka bija lielākās cilvēku skaita ziņā sacensības Latvijā, bija tieši jauniešu junioru čempions. Es pagājušajā gadā 160 cilvēku. Bija daudz. Es varbūt kļūdos ar tādu informāciju, izplatu fake news, bet kaut ko tādu dzirdēju. Kaut kādu vienu gadu arī nesen bija, kad lielākās Open tieši bija 3 cīņas arī. To es arī atceros, jā. Tas arī bija pateicoties tam, ka tie daudz junioru startēja kopā ar Open. Arī bija, labi, spiešanā tur bija regulāri. Es zinu, ka ir bijuši Latvijas čempi, kur 200 dalībnieki. Tur no Lietuvas sabrauc, un tad tur līdz 2 naktī maukuši ir vienkārši spiešanas, jo nevar vienkārši tas cilvēku kvantums ir tik milzīgs, un tu tur, gribot, negribot, tu vairāk pa 2 soliem, tiesneši un viss pārējais tehniskais. Tu nevar fiziski to dabūt, Un vienīgais tad varbūt mēs izaugsim līdz tādam līmenim, kad skatīsimies jau tā kā mēs strādāsim pēc Eiropas un pasaules līmeņa, ka katrā dienā ir savas kategorijas. Tas jau vispār būtu tāds.
Nu labi, tas par to vēl var pasapņot. Jā. Bet, prieks skatīties, kā attīstās sporta veids. Ne, tas tiešām, un tu noteikti esi savu vārtu arī tajā visā ielicis, jo tu esi to spēku norādi ļoti daudz tos jauniešus motivējis un mudinājis, lai viņi startē, jā, tu esi dabūjis, un tev tāpatās ir tie paši rekordisti jaunie, jā. Sievis bijusi powerlifter. Jā, arī ar savu četrkārtēju Latvijas čempionu. Bet tas bija vēl viens čempions, viņiem bija nesen. Aizpagājuši. Jā, viņi to... bet viņi tur bija dabūju čempionu titulu vai... Jā, viņa cīkstējās ar tavu meiteni. Kā viņa sauc, es neatceros. Cīņa bija ļoti sīva līdz pēdējiem piegājienam Vilkmē. Jā, kategorijā bija. Es ļoti atvainojos, aizmirsu vārdu viņai, bet... Kurā kategorijā? Līna? Jā, Līna. Jā, bija sīva cīņa līdz pašām beigām. Tā kā... Jā, tagad es sāku atminēties. Jā, pareizi. Viņa jau man arī vairs nestartē Līna. Kad ir pievērsusies savai profesionālajai izaugsmai. Tā kā... Nē, lai viņi gan bija atbraukusi te, pafilmējās. Arī savus sasniegumus sasniedz. Man jau gan sieva tagad jau gatavojās atgriezties. Viņa tagad jau ar māmas strengtu ir gatava atkal startēt. Viņa jau saka, ja jūs uztaisat man treniņu plānu, tā kā es esmu gatava maukt. Tas ir labi. Tā kā jā. Tad būs atpakaļ ierindā. Redz vēl vienu. Un šāds lietas, tā kā tie jaunieši motivēti paliek un tev gribās. Un tad, zināmā, tie cilvēki, ja mēs varbūt tagad bišķiņi jau tur atslābuši esam, tu tur redz, tas jaunietis nāk atpakaļ un to atkal sāc grib saņemties. Tas raut līdzi tiem jauniem. Jā, un tev vēl gribās parādīt, ka man ir iekšā. Nē, es jums vēl tik ātri nedošu. Man tāpēc patīk viņus. Es piespiedu Ralfu te trenēties. Pagājušā gada pasaules čempionātā, kad es gatavojos, es viņu piespiedu ar sevi trenēties. Tu ar mani trenēsies kopā. Man vienalga. Dari, ko tu gribi, tu nāks ar mani. Viņš trenējās, mēs trenējāmies. Viņš gatavojās uz to. Nē, tas bija Eiropas čempions. Tāpēc, kā Eiropas čempions bija martā un viņiem bija aprīlī. Bet labi, lietas būtība tas nemaina. Viņš trenējās, viņam bija viens no labākajiem junior čempionātiem, kas viņam ir bijis. Man bija solīts 9 no 9 pasākums Eiropā. Jā? Tas ir, 8 no 9. Es pareizi, es vienkārši joku pēc paņēmu 300 vilkumu 3. Viņi vienkārši gribēja. Es domāju, ja es paņemšu 300, es rekuši tur čalu varēšu apsteigt. Un es tāds, labi, kā ir. Bišķiņ, labi, par to es nerunāšu. To var kaut kur internetā atrast, kā es viņu nepaceļu. Bet tu jau savu trīnīti tāpatās esi izcīnījis sačos. Trīnīts ir izcelts, jā. Tas bija 9 trīniekā. Labs checkpoints. Bet es gribu vēl vienu. Zigā, viens bija 9 trīniekā, es tagad gribu 105 vismaz. Tad, ja 10 kg tu esi smagāks, tad vajadzētu 10 kg vēl klāt. Tad vajadzētu kā 310. Jā, trīnīt otrajā liek pats. Jā, vismaz. Jā. Bet tu jau pats arī taču uzvilki. Jā. Man labāk es vispār 305. Jā, trīnīts ir cilvēks. 305 sacensībos oficiāli. Bet tu iedomājies, mēs tagad, mēs runājam par vilkmēm, tur 300, 305. Tad mēs zinām, Isājās 305 ir uzspiedis. Tad tas tāds vienmēr. Laikam es kaut ko tomēr. Jā. Vispār tā apziņa pasties, kas notiek tā kā pasaulē powerlifting. Jo tu redzi, kad jau IPF-ā lielās dāmas, jau cilvēki lielāks par cipars pat tevi. Tas, protams, ir izcili, jā. Tas liek tā domāt, ko es daru nepareizi dzīvē. Nē, tāpēc atceros sākumā, kad es sāku cilāt, man bija tāds, es būšu tur brītīgi pasaulē, tur maukšu. Ja. Tad pēc tam pagāja neilgs laiciņš, jau bija tāds, es vienkārši būtu kā, labs powerlifters, un tad jau pēc tam vispār tāds. Vismaz Latvijas vietējā līmenī būs jau labi. Jā. Jūs varat atceros, pirmais, ko es tāds, kas man bija no tādiem powerlifteriem, kas mani tā kā motivēja, viņš jau bija junioru vecumā, viņš bija bišku vecāks, varbūt tur gadus 2 vecāks par mani. Varbūt pat nē, varbūt bijām pat vienā. Džonijs Kandito. Es vēl atceros, ka tur sāk parādīties, jo tur tie pirmie video kaut kādi no viņa viņš tur laid ārā. Un tad es atceros, tur skatos, un viņš junioru čempionātā 83. uzvalk tur 300. Jā, vilkmē viņš uzvalk 300. Un man liekas, nākošā tas bija kaut kādā otrā piegājienā, un viņš 3. piegājienā vilka kaut ko smagāku un nogāza atlecis stiens, un viņam lausts pēc kauls bija. Uzkrits stiens, un tad viņš tur ilgi nestartēja kaut ko, bet tāpat es domāju, bļāns, ja viņš var junioru vecumā, es arī varu, vai ne? Nevarēju junioru vecumā tā. Bet labi, kā ir lēni nāks labi nāk. Tas arī taisnība, jā. Toties tagad varam sniegt tādā veidā tālāk jaunajiem, tāpēc arī, piemēram, Melvu uzaicinājusi sarunu, jā.
cik mēs jau te ilgi vispār runājam, es jau pat pilnīgi pazudu. Man jau pat pazud laiks, bet jebkurā gadījumā ir varbūt kaut kāds interesantākais tāds stāsts pašam varbūt no treneru pieredzes, vienalga vai no savas sporta pieredzes, kaut kas tāds. Varbūt tev ir, kas tev nāk tāds prātā, ko tu vienmēr atcerēsies, ko tu vari pastāstīt. Stāsti jau ļoti daudz. Stāsti reāli. Pat nezinu, ko lai sāku. Pašam reku tagad arī nāca prātā interesants stāsts par 305 sacensībās. Kad es biju ļoti apņēmies ritīgi uzlādēties ar sāļiem. Jā. Un lai būtu ritīgi pilns. Tieši gribēju rekordu uzstādīt un viņš pārforsē. Sākās tāda saurē, ka es nevarēju no poda tikt nost. Es reāli starp piegājieniem skrēju stoli. Un viss pienāk tā vilkme. Un tur iedomās, kā ar vilkt savus maksimumus ar to, ka tevi saurē. Un tā kā ritīgi visi dibani muskuļi bija ļoti maksimāli sasprindzināti. Bet šitas te un pienāk tas pēdējais piegājiens. Es saprotu, ka kad es neesmu reāli formā, lai to paceltu, bet man paņēma Konstantīno, arī viens treniņu partneris, man kā lika pa muguru, man zvaigznīca aizgāja gar acīm, es piegāju pilnīgi melnu bildi, man bija piegāja pie stieņu un atapos, ka tagad es jau viņu biju pacēls, un es saprotu, ka ir ieskatīts viss, un es pilnībā pazaudēju bildi tajā brīdī, ka viņš miesa pa muguru, bet aizgājām pacēlu. Tas tajā mirklī tu vispār aizmirsti. Caurēji kāda? Jā, vispār nekas nebija. Tā kā nekādas problēmas vairāk nebija. Tātad mēs gribam novērst uzmanību, vienkārši atrodam partneri, kurš var uzšaut tā pa muguru, kad aizmirsīs visu. Jā, interesants stāsti ar visādi, tā kā sacensībām un no jauniešiem pieredzes. Kad tu vispār pēdējo reizi startēji pats? Arī nav kaut 2 gadi atpakaļ Lietuvā nostartēju. Bet jā, kaut kāds dūms atkal sāk parādīties un gribās nostartēt. Man galvenais gribās aiziet no sporta vai kaut kādu oficiālu Latvijas rekordu uzstādot, vai arī dabūjot vismaz šo sporta meistars kaut kādu diplomu dabūt mājās. Tā man apņemšanās. Es domāju, ka to es varu izdarīt. Sāk kaut kāds dūms šorīt atkal parādīties. Tie jaunieši mani motivē arī. Bet tas ir labi, vai ne? Jā. Pats sev uztur formā, pats esi gatavs jau mesties atpakaļ. Jā. Galvenais jau arī pateicoties Edgaram, tas ir kā vienu dienu mēs bijām Noratlonā. Tas bija kaut kāds augusts sākums. Kaut kas nesen, jā, un šis tur uztaisa spiešanā kaut kādu rezultātu, un kādā es neaiziešu pārspēšu tur uz atkārtojumiem, un ko apdirsos. Pat zaudēja viņam beigās. Tā kā izvot, ka atkal uz dzinulis, visi jātrenēs lielāku atdevu, un mazie jaunieši jau sāk panākt mani. Tas ir, jā. Vai spēku virs neizdomājis pamēģināt kādreiz? Zinu, īstenībā gribējās. Kaut kad man gribējās, jā. Es arī aizgāju, esmu patrenējis kaut 2 reizes ar Aivaru un ar Daini. Bet iedūļģēk. Tur arī masa, vai tur vajag vēl. Vēl bišķi vairāk par tiem 120 kg. Tā ir, jā. Tur arī stāvēja toreiz blakus. Kā tu zini, Aivaru jau diezgan sen tur paziņu, jau tiešām es vēl skolā tad mācījos, un kad viņš gāja to Georgs 5 zāli, un tad jau viņš likās, viņš jau ir garāks, tur vismaz gals ties garāks pa mani, jā, un tagad vispār es jūtos viņam tā kā mazulis blakus, ja, tā kā es viņu pēdējo reizi satiku. Tas bija pasen, tas bija 3 gadu laikam atpakaļ, ja, kad mēs toreiz braucām pie viņa zogri. Viss jau baigi forši, un tu saproti vienkārši, cik ļoti tev tas, vajag to ģenētiku. Tev ir jābūt gana garam, jā. Labi, masu tu vēl vari uzaudzēt, jā, tu vari strādāt, ēst un visu biežāk ciemoties pie vecmāmiņām, jā. Un tad viņas tev uzbaros, bet, ja tu neesi augumā garš, es ar savu 1,80 m tur neko nevaru izdarīt. Jā, augšēji akmeņi man ir jāceļ, sorry, bet es tur neko neizdarīšu. Man liekas, jā, šie spēki ir sports, tas ir, tur jābūt to ģenētiski. Lielam un spēcīgam džekam, lai gan cik ēdīs Halls garš? Jamie, pull up. Bet viņš svar 200 kg. Jā, tad viņš ir bišķiņ garāks, bet kaut kāds, tu tagad sāk domāt, Bija Marijs Pudzianovskis, savā laikam liekas, viņš nebija diezko garš, bet, viņš bija Jamie, pull up. Cik garš bija Pudzianovskis?
Tāpēc, ka tev taču, nu jā. Tātad Džeimijs mums atkal nevar neko atrast, jo viņš jau ir internetā atslēdzis. Viņam... Nē, nav? Marijus Pudzianovskis. Tev gan jau ieteiks. Kur tev izlec jau. Tur arī tagad ar MMA sāc nodarboties. Jā, viņš jau kaut kādu laicīgi. Viņam 48. 86. Nu, labi, cik tev ir? Man ir 1,80 m. Tad viņš ir bišķiņ garāks par mani, jā. Bet, plus mīnus. Viņš nav gara auguma. Ir, protams, iespēja, jā. Nekas jau nav tāds. Edijs Halls ir... Tev pašam negribās kaut kādu spēku virs kaut pamēģināt? Protams, kādreiz gribēju. 1,88 m. Ir mūsu Džeimija augumā, apmēram. Labi, tev māti vienkārši ir kupla. Viņam arī grebeni. Grebeni arī. Ko tu sāki? Jā, tu teici. Kā tev tiem spēku vīriem? Man kādreiz vispār tas bija Bergmans toreiz atbraucis, toreiz dzīvoja netālu no Ventspils, cik netālu no Ventspils, apmēram kaut 3-5 km no Ventspils, tāds ciematiņš Blāzma. Tur mācījos, tur pamatskolā, un pie mums atbrauca Raimonds Bergmans. Tajā laikā Raimonds Bergmans atbrauc pie mums un stāsta, viņš tur rāda video, kur viņš tur vilcienus vilka, kur viņš tur bruņurupučs nes zoodārzā un vēl kaut ko tur bija darījis. Un tad viņš tur ar kaut ko māca, tur rāda, mēs tur aizējām, kas tur skolā, kas mums tur bija kaut kāds štanga ar svarbumbām, kaut ko viņš tur rāda, es atceros, ka viņš ir stieni, 2 9. klases meitenes katrā pusē, tur cēl virs galvas, jā. Visi tur tādā sajūsmā un kaut ko, un... Kaut kur zemapziņā tev tas izstāsta, ka palika. Un tas arī, un tur jau bija, tā bija savu vainu. Es atceros, kad katru Ventspilī bija pilsētsvētkos, vienmēr bija strongman posms Latvijas. Un es visi varēja kaut kur klīst riņķī. Mēs ar tēti vienmēr sēdējām, skatījāmies tur krasmalā, mēs visi no sākuma līdz beigām noskatāmies. Vienkārši tos posmus. Tur, protams, zigā, tur jau redz cilvēki, tad pārādās izklīst. Mēs tikai ap 2 tur sēžam un skatāmies. Jā, tad mums ik pa laikam tur mamma, māsa, nav kas tur atnes kaut ko paēst, padzerties. No malas nopirkuši. Mēs tur noskatāmies. Es zinu, ka tur mums bija Mareks Leits. Jā, viņš bija no Ventspils puses. Tad viņš vienmēr bija man tas favorīts arī. Tāpēc, ka zinu, kā savējies jau jāatbalsta. Jā. Viņš vienmēr Ventspili bija norādījis, bet... Neatceros, viņš tiešām bija Ventspilnieks, vai viņš tur kaut kur Ventspils pusē bija, bet, tāpēc jāatbalsta. Redz, un tāds lietas arī tev iedzina iekšā. Tad es tā kā nonācu pie skarbās realitātes. Jā, es kaut ko varu to padarīt, man patīk, ir forši, bet, jā, es bišķiņ augums man tomēr deva. Deficīts man, auguma deficīts. Es sensīts arī savā laikā man vadājuši tiem spēku vīru sacensībām. Pa teļu bieži vien varēja ieslēgt, vienkārši gāja spēku vīru sacensības. Tā kā, šits arī kaut kad galīgā mazotne arī kaut kur man ir iespaidos, kad skatījos, likās, šitie džeki. Bet tas bija vienkārši, iespaidīgi. Tu skaties, tur tos pasaules kausi, kur viņi tur braukāja, kur Bergmans arī pirmoreiz, kad tur braukāja tāds no latviešiem pirmais, jā. Tas bija, Židrūns vēl tur, taču ar viņu tur arī vēl, viņi tur savā starpā tur cīnās, jā, tu tur redz, lietuvietis arī tur latvietis. Forši jau, bet ar citu vispār, ko saki, runājam te par strongmaniem, Hallu pieminējām, ko tu saki par, 500 kg vilku viņš uzvilka, bet ko tu tagad saki par Haftoru? Redzēji to vilkmi, jā? Vispār, jā, forši, bet tu redzēji, ka tikko arī powerliftingā. Jā, es izskrēju no prāta vārdu. Pagaid, es izlūkšu to telefonu, pastīšos. Tāpēc, ka es tikko skatījos, viņš ir Dienvidāfrikāns. Jā, es zinu, kur tu domā, bet man vārds es piemirsu. Tā, Koltons Engelbrechts. Jā. Kalis, reāli viņš pacēla tos 500 kg, viņam izslīdēja grips. Un tad viņš pēc tam paņēma ar strapiem. Jā, vienkārši prikoli pēc paņēma strapiem, izvilka tā diezgan komfortabli. Tas, kad viņam nav vilkmes tērps, un kas bija Hallam un Haftoram, un viņš svar kaut kāds pats. Viņš, man liekas, ir līdz 140 kg. Izskatās aptuveni, jā, varētu pēc, vizuāli. Jā, krietni mazās viņiem abiem dienām. Šitas ir fucking iespaidīgi. Un, ja kāds man tagad teikt, ka sumo ir cheatings, jā, Haftors vilka klasikā un tā, pamēģina uzvilkt. Jā. Redz, viņš jau bija tur padās lokautā un tur izslīdēja.
Cik tālu attīstās powerliftings, ka jau sacensījos Džek 500 kg valku. Kas būs tālāk? Un tas ir powerlifting sacensībās. Tas nebija tikai vilki. Viņš ir labs rezultāts uzstādīja pietupienā spiešanā. Jā. Kur tas sports iet, tas vienkārši nenormāli. Tagad, starp citu, neatceros tagad datumu. Man telefons, es netiek klāt pie viņa, jo viņš tiek izmantots kadru uzņemšanai, bet Džons Hāks pret Coltonu būs tā kā viņi tur cīnīsies savā starpā. Ja nemaldos klasikā, un tur viņi pēc tiem dots punktiem, tur sacentīsies. Kurš ir tas powerlifting gods, jo mēs visi zinām, Džons Hāks tur arī Dulzi Džeks, 400 pāri vilkums vienmēr, un tur 300. Conventional arī valk tā kā. Viņš kropšos arī trenējās, tā kā viņš vispār ir. Jā. Tikai dēļ Džona Hāka es sāku uz sacensībām vispār savu bandanu valkāt. Es sāku tāpēc, ka man mata atkāpjas tagad. Kā katram savu iemeslu. Cits tur skatās no citu. Godīgi pateic. Klausies, Bruce Willis kā palika vecāks. Viņš jau arī māte atkāpās, bet pēc tam sievietes uz viņu vairāk sāk skatīties. Vienkārši, wow, kas par Džeku, ne? Uz 4. cietajā riekstā viņš jau bija ar Līsu galvu. Es vēl neesmu gatavs atdīties tā kā. Es droši nebūšu viens no tiem, kas zina, kā kaut pēdējos matiņas pārtiemē pāri, bet vēl neatcerīšos. Homēr netaisīs gloži, jā. Jā. Bet, Džons Hāks pret Coltonu, tas būs interesanti. Kad tas vispār būs? Varbūt es izmetīšu varbūt paskaties, Džons Hāks pret Coltonu. Džeimijs, mums ir Džeimijs. Lai viņš visu meklē. Nē, meklē kaut kur Googlē. YouTube. Džon Hāka. Colton. Kur ir kredīti, varbūt var pačekot, bet kur tā, kad viņš būs, kaut kad uzrakstīja datums vai kaut ko. Labi, mēs to piedosim. Date. Es viņu Instagramā redzēju. Viņš būs. Instagramā, ja tu vari. Un Hāka profilu. Bet tu varbūt tāpatās arī var redzēt. Bez ielūgušanās. Labi, pameklē. Tas ir tavs darbs, tāpēc es vispār. Bet kur jau tādi interesanti šovi arī notiekās powerliftingā. Kad es sāku powerlifting nodarboties, kāds par zināja, kad tu sāki nodarboties, kāds zināja, kas tāds par ir? Tas pieeja. Kas tas ir? Trīscīņa. Viņi visi iedomājas reiz kaut kādu trīscīņu, kur ir riteņu braukšana, skriešana, peldēšana. Es domāju, tu gan baigais izturēt. Nē. Savā laikā es arī pateicu, ka spēku trīscīņu nodarbojos, viegli atlēti, forši tāds. Es iztos pēc viegli atlēti, nē. Tieši tā, vai kaut ko tādu sāk domāt, tur pasaka, tas kaut, tad tas pirmais vienmēr tāds sāk kaut kas, tad kaut kas līdzīgs svarcelšanai, tad tur, tad viņš iebrauc. Tagad tu pasaka powerliftings, jā, skaidrs. Tā, ka zināt, jā. Tas ir ļoti labi, Teicu, es sociālajiem tīkliem. Jā, sociātīkli ir varbūt tur daudz, ko mēs tur varam iegūt, jebkurā gadījumā arī tāpēc, kur šis iet sociātīklos faktiski. Jā, arī ar tādu mērķi, lai sēž klausās, domā, iedvesmojās, kāds varbūt vienkārši kaut ko interesantu, iegūst no tā visa, jā. Cilvēks sāk sekot līdzi, tas ir patīkami. Varbūt vēl nav oficiāls datums. Varbūt vēl oficiāls datums nav, jo tas... Bet labi, tad to var pameklēt. Sekosim līdz informācijai. Jā, tas ir tad jāpasako varbūt, ka tiešām un tad jau redzēs to visu, jā. Tā, jebkurā gadījumā, labi parunājām, ir daudz prieks, ka tu atnāc, atsaucies, uzreiz bija gatavs, jau es uzrakstīju, uzreiz pirmā atbilde jau bija, jā, es esmu gatavs nākt. Bija forši ar tevi parunāt. Apusēt, paldies, ka uzaicināji. Tiešām, bija arī, es domāju, daudz ko interesantu pastāstīja. Cilvēkiem varbūt arī kaut kas iedvesmāja un tāpat.
paklausīties to visu. Ar tevi mēs noteikti tiksimies novembrī. Ja ne ātrāk, tad novembrī noteikti. Redzēs atkal spēku Nora cīnīsies par kaut kādiem, varbūt maniem dažiem tirliņiem. Ja sāks trenēties. Ja viņi beidzot, es ceru, ka viņi noklausīsies man šo. Jā. Trenēties. Tā kā jebkurā gadījumā paldies. Paldies tev. Tātad padalieties, protams, arī ar šo video tālāk. Būs YouTube pieejams, ja es beidzot savidīšu kārtībā. Varbūt būs arī Spotify. Gan pirmā, gan šī sērija. Tāpēc, tad tiekamies līdz nākošajām sērijām.